Jau pēc pusotra mēneša visā Latvijā atkal notiks kopīgi sakopšanas darbi, taču daudz nemaz negaida kādu konkrētu datumu un apkārtni steidz sakopt jau tagad. Svētdien Lielās talkas organizatori rīkoja Lojas upes sakopšanas talku Murjāņos, un tur bija arī Liena Barisa. To, ka Lojas upes apkārtnē ir rosība, var dzirdēt jau pa gabalu. Ja citkārt talkās biežāk pierasts redzēt cilvēkus ar grābekļiem, slotām un maisiem, kuros krājas atkritumi, te galvenais uzdevums no nokritušiem kokiem un zariem attīrīt krastus, un bez zāģa nekādi nevar iztikt. Mēs strādājam kāds 40 minūtes un jau slapja mugura. Cik daudz sanāk tā kokus nozāģēt tādā talkā? Kā grūti pateikt, te kāds 4-5 esam sazāģējuši, tur to aizprostu. Sazāģējam, lai var braukt ar laivām un attīrījām. Nezinu, kas tur priekšā. Kāda tam ir nozīme, kāpēc tas jādara? Tas, lai varētu braukt ar laivu, lai arī nebūtu stāvošs ūdens, mikroorganismi, vai ne, un zivīm labāk un attīrīt upi. Šī ir jau trešā reize šajā ziemā, kad brīvprātīgie talko Lojas upes krastos. Iepriekš sals nav ļāvis pabeigt visus darbus, koki bija iesaluši ūdenī, tāpēc gaidīts siltāks laiks. Upes attīrīšana ir tāda kā iesildīšanās lielajai talkai, kas gaidām aprīlī, jo tās laikā ir apņemšanās katrā pašvaldībā sakopt pa vienai upei. Par cik lielā talkā mums šogad ūdens ir tā kā prioritārā tēma, bez visām citām, protams, kas paliek. Tad te ir tas piemērs, ka mēs jau sākām pie -23 grādiem, jau sākām šo upi kā tādu paraugu. Sakopt, kā tas ir jādara, kā tas notiek. Varbūt šādā sakopšanas vietā varbūt atkritumu nav tik daudz vairāk, kā var redzēt zāģēšana, upes attīrīšana, bet tas ir jādara. Lojas upes sakopšanas talkā gūtā pieredze likta lietā, lai varētu sagatavot rokas grāmatu, kā pareizāk kopt ūdens tilpnes. To jebkurš interesants var lasīt Lielās talkas mājaslapā. Jau tagad vajadzētu padomāt arī par to, ko katrs no mums varētu darīt Lielajā talkā. Es gribētu ļoti lūgt visus Latvijas iedzīvotājus, kas tagad kūs sniegs un varbūt kur jau ir nokus, ieiet mežā, dabā, apkārt, pirmkārt pastīties, kas notiek apkārt, atrast šīs piesārņotās vietas, kuras talkas laikā mēs varētu sakopt, un pēc tam ieiet mūsu mājaslapā, kas ir www.talkas.lv, un atzīmēt interaktīvajā kartē, jo tiešām mums jūsu palīdzība ir vajadzīga, jo mēs jau tad īsti nezināsim, kur talkot. Lielā talka notiks 21. aprīlī. Iepriekšējos gados tā guvusi un organizatori liež, ka sakopšanas talkās kopumā piedalījušies vairāk nekā 1 miljons mūsu valsts iedzīvotāju. Liena Barisa, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.